Antis, klausies, sezona ir sākusies. Kas notiek būvniecības sektorā? Precīzi. Ārā ir silts, sezona ir sākusies. Pieprasījumi nāk, viss notiekās. Ko tas nozīmē? Visiem kā ir siltais laiks, visi āmuri rokās un tusē pāri, ja? Tā arī tas ir, jā. Rosība ir, pieprasījumi ir. Cilvēkiem ir atziņa to, ka viņiem vajag jumtus. Nu labi, un kas tev labs notiek? Šeit konkrēti, jā, ir projekti, kur ietver sevī gan kopnes, gan arī mājas karkas. Kopu karkas mājas paliek arvien populārākas, mēs tādas arī ražojam. Un cik bieži sanāk šādas sesijas? Pa ziemu, teiksim, cilvēki projektē, vai ne? Un viņi jau projektēšanas stadijā pie mums atnāk. Mēs, teiksim, uztaisam šādu te risinājumu. Viņi var ielikt gan projektā, gan arī, teiksim, saņemt precīzi izmaksu piedāvājumu. Un tad, teiksim, tagad pavasarī, kad sāks pamats taisīt, ir viss jau skaidri un zināms. Ja ir rosība, visi būvējās, kas jāņem vērā uz pavasari? Noteikti fakts, ka nedrīkst atlikt, teiksim, kopņu pasūtīšanu uz kaut kādu vēlāku vai nedod divus pēdējo brīdi, vai ne? Šobrīd, kas ir noticis, teiksim, pēdējās pusotras nedēļas laikā, ir tāda pavasara klasika. Visi vienlaicīgi saskrien, visi vienlaicīgi arī veic pasūtījums un ļoti strauji, teiksim, izveidojās kaut kāda ražošanas rinda, vai ne? Un, lai no tā izvairītos, tad mēs jau, teiksim, piedāvājam pasūtījumus veikt ziemas mēnešos. Ja savai privāti mājai, es gribu uzlikt jumtu, nu, kāds ir, ar ko man jārēķina? Šobrīd, teiksim, tas piegādes laiks no avansa iemaksas brīža 4 līdz 5 nedēļām, bet noteikti sezonai ieskrienoties vēl vairāk, tas termiņš var arī, teiksim, tur izaugt līdz 6-7 nedēļām, vai ne? Tas, ko mēs ar to gribam pateikt, nevajag iedomāties, ka kopnes var pasūtīt nedēļu pirms tam, kad viņas jau ir jāmontē. Tā ir, teiksim, tā tipiski lielākā kļūda, ko cilvēki izdara.